Mani sauc Daniels Baumans, un kā jau es domāju, ka liela daļa zina, ka šogad es braucu semipro. Pagājušajā gadā es strītā pabeidzu sezonu ar pirmo vietu kofeitējumā, tāpēc sapratām, ka tur vairs īsti palikt nav jēga. Tāpēc, jā, mēs jau kā diezgan ilgu laiku būvējām šo mašīnu. Un, jā, pa lielam mašīnā traktors. Mēs diezgan ilgu laiku būvējām šo mašīnu, un doma bija tāda, ka šo mašīnu mēs jau būvējam uz pro klasi, lai pēc iespējas ātrāk pie viņas piešautos, un tad jau, kad es jūtos pilnībā pārliecināts, tad iet jau uz nākamo prasu uz pro klasi. Tad arī likām pēc iespējas labākas detaļas, lai viņas varētu arī palikt pro klasi. Piemēram, mums ir Samsung skārba, Bulldog reduktors un visādi vēl tur labumiņi, kas tur viņi ir diezgan daudz, bet tie ir tādi, man liekas, tos, kurus lielākā daļa varētu zināt. Motorīts, protams. Motorīts ir TUJZ, es varu arī parādīt. Motorīts ir TUJZ. Šogad uz semipro klasi atstājām, mums ir vairākas etapiņi, bet tajā pilnākajā būstā ir 640 zirgspēki. Tas ir arī nedaudz savā ziņā taupīgāk motoram, jo pirmo gadu motors pieradīs pie tās slodzes, un te jau nākamajā gadā mēs samainīsim atspars un jau regulēsim augstāk, lai varētu arī piedalīties semipro klasē ar lielāku riepu. Bet jā, pagaidām pārējiem iztiekam ar 640 zirgiem. Aplīmēt gan diemžēl mēs nepaspējām uz pirmo posmu, jo mums bija svarīgāk darba, ko paspēt. Tā kā uz ātro uzmetām šādas uzlīmītas, kur ir livery loading. Un es vēl gribu pieminēt, ka šogad mēs vairs neesam vieni. Mums ir atbalstītās IC24LV, un jā, es zinu, dizains vēl nav uzlīmēts, un tas varbūt neizskatās tik labi, bet tāpatās mēs esam uzlīmējuši uz savas mašīnas, un es domāju, ka trasē arī diezgan labi var redzēt. Treniņos es jau biju diezgan iesilis, un pēdējiem braucējiem man jau likās, ka būs rītīga akšana. Bet tad, kad mēs nobraucām pirmo kvali, es bišku pārspīlēju un nobortēju ratu skerba. Un tālāk mums viens no jaunpienācējiem semipro klasē, iepriekš uzvarējis strītā, un tagad Daniels Baumans startē semipro. Viens no mūsu junioriem, viens no mūsu jauniešiem, teiksim tā, Latvijas drift nākotnē aiziet. Daniels Baumanis, ieskrējiens, iemetiens izdodas. Labi, aizsīd līdz ārējai zonai. Un te mums nedaudz sabremzējās, jā, lai neuzlidotu uz kērba, mēģina savākt šo braucienu, vismaz nobraukt līdz galam. Jautājums, vai tur riepa arī nav nobortējusies, pagaidām kaut ko mēģina nobraukt līdz galam, bet dramatisks brauciens. Vismaz redzam, ka riepa ir nost. Riepa ir pilnībā nost aizlidojusi, tā arī īstījās ar vienu acu kaktiņu. Un jā, te uz tieši tās kantes. Un pēc tā uzreiz jau redzam, ka vairs automašīna nestūrējās. Un kaut kādā brīdī mums tā riepa rekura aizlido pa gaisu. Bet, visu cieņu, ka izdevās vismaz nobraukt līdz galam. Redzam, ka 56 punkti sakrāti. Vismaz kaut kas. Viss jau būtu labi, ja tas rasts nenobortētos un pie sienas neizdomātu vispār nolidot un izlidot vienkārši uz trases malu un es uz diska beidzu savu braucienu. Bet pozitīvi ir tas, ka pirmo braucienu mēs nobraucām, vismaz kādas punktus dabūjām, tā kā minimāls drošības pilens ir, bet ar to tāpat nebija pietiekami, lai tiktu top 3-2. Tāpēc, jā, plāns otrajā bija īsti neko nemainīt, braukt tieši tāpat, bet, protams, pēc pirmā brauciena bija tāds bišķi trīceklīts, ka tik nenotiek tas pats, kas pirmajā. Un, jā, pa lielam otrais brauciens vienkārši nesagāja. Es vienkārši nesagāju, tas ir tautas valodā. Mums Miškinis un tālāk mums viens no junioriem. Arī 16 gadi Danielam Baumanim. Pastīsimies, kā viņam veiksies. Pagājušā gada strīta uzvarētājs. Kā
kā redzams, mašīnas livery loading, gan jau arī uz nākamo posmu būs dizains spilgts šobrīd tādā racing baltajā krāsā, tā mēs to varam nosaukt, un redzam arī nobrauc līdz galam. Pastīsimies, kā tad Danielam Baumanim būs veicies otrajā braucienā. 70 punktu uzlabo rezultātu, un ar šo varētu arī iekļūt 32-niekā. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs esam kvalī. Nesagāja tā kā izrabēja, bet mēs esam izgājuši caur kvali. Un varbūt, es nezinu, vai man būtu jāpriecājas par rezultātu vai nē. Katrā ziņā vienīgais tas, ko es zinu, tas, ka rīt ir jauna diena. Rīt ir pilnībā jāristarto savus pilnībā viss mindsets, sākam visu no jauna, no nulles. Mums pretī ir no Igaunijas pretinieks. Diezgan ok. Cerēsim, ka vēl treniņos atsveidzināsim atmiņu, pabrauksim vēl kādu tandēmu un te jau rīt darīsim visu, ko varēsim. Sev pierādīt klasi augstāk. Aiziet Artī Kanisto pa priekšu, Daniels Baumans sekos. Punktus un piedestāls mēs dalām šodien. Aiziet labs iemetiens, labs braucējums. Daniels Baumans ļoti tuvu pirmajā pagriezienā. Tagad pārmetienu brīdis arī izdodas būt turpat. Varbūt nelielā veķi Artī Kanisto uz apmalītes uzbrauc, tikmēr Daniels Baumans turpat pie viņa. Neizdodas arī Kanisto piebraukt pie sies. Un Kaspars sekojošo braucienu no Daniela Baumaņa puses. Jā, aplausi abiem braucējiem. Otrais brauciens signāls tiek dots un dodās trasē, aiziet. Jā, Daniels Baumans pa priekšu, Kanisto viņam seko, iemeties pirmajā līkumā, nu redzēsim, vai Danielam izdosies noturēt labu braucienu pret Artī Kanisto. Un te pārmetienā arī noreit, ko nedaudz pārmāk Daniels Baumans, bet pēdējos labs darbīgs arī Artī Kanisto, pēc dubli kļūdās Artī Kanisto un Daniels Baumans pabeidz braucienu. Ko tas nozīmē? Skatītāji arī pamostās, dzirdam ovācijas. Tiksim pie rezultātu un uzvaru. Mums izcīna Daniels Baumanis. Dodās tālāk, apsveicam latviešu braucēju. Nu, strītā tu parādīji visiem, kuru ziemo vēži, kā tagad ir sajūta braukt semikros. Jā, nu pa lielam pagājušajā gadā mēs pabeidzām strītiņu un sanāca sezonas beigās arī dabūt pirmo vietu, tāpēc sapratām, ka vienīgais, ko darīt, ir virzīties tālāk. Un jā, es teiktu, ka tas ir ļoti liels pārbaudījums man, jo ar jauno mašīnu tas ir pavisam cita braukšana. Un jā, daram, ko varam, cenšamies. Paldies Dievam, ka mums sanāca tikt top 16 un te jau centīsimies tālāk skatītājiem parādīt labāko sniegumu. Aplausi Danielam Baumanim! Noslēgt vai kā citādāk, bet nu redzēsim, divi spējīgi braucēji. Šeit mēs varam sagaidīt visu, ko aiziet. Aiziet pirmais brauciens Rīško pa priekšu, Baumanim jāsako. Abiem diviem labs iemetiens, labā ātrumā šobrīd traucās cauri. Finiša līnijai. Es teicu, ka ļoti labs vadošais brauciens. Baltijā E46 Baumanis seko viņam Rīško. Un aiziet, tuvojās jau te iemetienu līnijai. Aiziet Baumans pa priekšu, Rīško nedaudz atpalīdz to Baumaņu. Un Baumanis dusmīgs ar pamatīgiem tūmiem. Brauc pa pašu iešu un Baumans lieliski pabeidz savu braucienu. Aplausi! Wow! Nu, Daniels Baumans ir nopietni sevi pieteicis. Tālāk no šiem diviem braucējiem, kurš tad tiek, un tas ir Daniels Baumanis! Wow! Miškins pret Baumani. Nu, tur arī visādi scenāriji ir sagaidām, tā ka pastīsimies. Pa priekšu brauks Miškins, sekos viņam Baumans.
Nu, fani, skatītāji, pievēršamies trasē. Uzvarētājs no šiem tiek uz top 4. Aiziet pirmais brauciens Miškīnis pa priekšu. Baumans jau redzam ļoti tuvu jau iemetienu brīdī un mēģinās presēt visu trasu. Tās arī viņam šobrīd izdodas no pašiem pirmajiem metriem. Miškins gan arī pa labu trajektoriju, bet Baumans nelaiž vaļā nelielā leņķī. Tur sekojot tagad abi divi pie sienas, neliela korekcija. Un ļoti uzsit pa sienu nokļūdās. Miškins uz mirkli pazaudēja leņķi. Cenšas noturpināt un nobraukt līdz galam, bet... Jā, nu pamatīgi kļūda Miškinim. Izstāsta, ka Miškinim ir noportējusies riepa, kas varētu nozīmēt tikai vienu. Un mums ir uzvarētājs. Šeit tēmā. Ņemot vērā, ka nevar. Un uzvarētājs ir Daniels Baumanis! Tiek tālāk uz top 4. Trāpīs tajā 4. Šādu kļūdu atcerās visi. Un aiziet, mēs pievēršamies nākamajam tandēmam Kolosovas pret Baumani. Un aiziet, tur tuvojās trasē, jau pievēršamies Kolosovas un Baumans jau ļoti agresīvi tuvojās Kolosovas automašīnai pārmeties. Un kā tur izdosies visu salikt Baumanim? Nu, mēģina piedoties Kolosovas automašīnai. Baumans jāmēģina viņu presēt, jāliek pēc iespējas tuvāk pēdējā līkumā. Tur mīcinās nedaudz. Baumans arī Kolosovas veids vairākas kļūdas un noslēdz braucienu. Aplaus Baumanis pa priekšu, Kolosovas sekos. Nu, pastīsimies tagad. Baumanim ir jādod grīdā un jāparāda izcils vadošais brauciens. Kolosovs saprot, ka viņš ir nedaudz lēnāks un sāk ātrāk ieskrieties, tikmēr Baumans arī uzņem tempu, arī viens no tiem, kas labus, ātrus iemetienus uztais aiziet, dodās trasē, liela distance jau izveidojusies starp abiem sportistiem, redzam, ka Baumans spiež pedāli grīdā, jāmēģina nobraukt ideālā trajektorija, tas arī šobrīd izdodas un pielido klāt pie sienas, līdz šim viņš to ir darījis ļoti labi, un ir gar sienu, Daniels Baumans skrāpē sienu, tuvojas finišam un nobrauc līdz galam. Gaidām. Šobrīd jau gaidām dalībniekus. Nu, katram savs viedoklis, Kārli, šoreiz. Bet paskatīsimies un ir pārbaucies tomēr. Es šodien esmu 100% precīzi vinējumos savos. Aiziet, ieskrējienu zonā abi divi piloti. Karols Kolosovs ieskrienās. Nu, redzam, Baumans tāpatās diezgan tuvu. Tur jau durvīs jau pirmajā pārgriezienā un aizlido kaut kas tur no automašīnas. Kolosovs melns gabals, par laimi nekur neuztriecās. Redzam, ka izbrauc ar smiltiņām ārā. Tur nedaudz Kolosovs Baumanim nākās pielāgoties. Mēģina viņš tur ielikt iekšmalā. Šobrīd ir mazākā leņķī. Tagad atkal ir jau blakus un abi 2 centimetri attālumā pabeidza šo braucienu. Aiziet! Baumanis pa priekšu, Kolosovs seko. Nu, skatītāji, pievēršamies trasē, atbalstam Baumani, atbalstam Kolosovs, aiziet iepties pirmajā līkumā. Baumans pamatīgi distanci izveidojas no Kolosovas. Nu, jāturpina brauciens, tikpat skaisti. Tas jānoslēdz ļoti laba līnija Baumanim. Pārties pēdējā līguma tur pavisam tuvu, gandrīz pie pašas sienas. Baumans rāda izcilu sniegu. Daniels Baumanis! Un tūliņ arī redzēsim, kāds mums būs rezultāts, kurš dosies uz finālu. Un tas ir Daniels Baumanis, dodās uz finālu braucienu. Aplausi Danielam Baumanim. Arī divi, kas skatītājiem sagādājuši prieku visu dienas garumā un tagad mēģinās sagādāt prieku arī sev. Aiziet pa priekšu, Jeņš seko viņam, Baumanis lielais fināls, skatītāji pieslēdzamies trasē, Jeņš tuvojas turpat, Baumanis iepties pirmajā līkumā, ļoti skaists brauciens no abiem braucējiem, Jeņš ļoti plati izbrauc pirmā līguma daļa, Baumanis turpat ļoti ātri pārmetās un ļoti tuvu piebraucis Baumanim, pēdējais pantiens uz pēdējo līkumu un tur nedaudz šaurā leņķī brauc Baumanis, bet Jeņš arī nedaudz veids korekcijas un noslēdz braucienu. Jeņš un Baumanis, aplaus viņiem. Pamatots šaubas, Jeņš arī izcilu ātrumu demonstrēs visas dienas garumā, tā kā otrais cēliens šajā lielajā semipro finālā starp Baumanu un Jeņšu. Jā, Baumanim 16 gadi, Jeņšam 16 gadi driftā, kaut kas tāds apmēram mums ir. Aiziet ieskriešanās zonā, Baumans pa priekšu, Jeņš tur patās arī blakus iemetienu zonā. Lido cauri trasē, labā trajektorijā diezgan tuvu. Tagad vēl izšķirošās cīņas, izšķirošie mirkļi. Un redzam, ka Jeņš arī turpat blakus Baumans ir pie sienas. Jeņš gandrīz paskrāpē Baumaņa automašīnu, nedaudz arī nokļūdās un abi divi pāri finiša līnijai. Wow, kas par finālu?
Esam noslēguši mūsu pirmo oficiālo Latvijas posmu ar jauno Semipro mašīnu. Un, ja godīgi, es esmu ļoti priecīgs, ka beidzot es sāku izjust mašīnu, jo treniņos varbūt negāja tik labi. Un ņemot vērā to, ka mēs vispār mašīnu ļoti pārgulējām, šīs bija manas pirmās reizes, kad es viņu braucu. Kopumā rezultāts ir labs, bet es uzskatu, ka varēja būt labāk, jo, kad es nāku pie sienas sekojošajā braucienā un arī priekšējā braucienā, es vienmēr ielieku otrajā robā, tas nāk pa kārbu šitā, te otrajā robā ielieku no trešā. Tā vietā, lai ieliktu otrajā robā, manuprāt, es netīšām vienkārši uzsitu par roceni. Tādēļ man mašīna joprojām bija trešajā robā un man vienkārši mašīna nebija spējīga izgriezt tik asu līkumu tandēmā. Zaudēt nav tā, ka es esmu ļoti bēdīgs par zaudējumu, jo tomēr es zaudēju Džekam, kurš ir braucis, manuprāt, jau no tā laika, kad es vēl nebiju piedzimis, vai arī man bija 1 gadiņš. Es neesmu baigi bēdīgs, protams, es zinu, ka es varēju labāk, bet tagad es sēdēšu vienkārši mājās pie galda, kad es mācīšos un trenēšu, kur ir roceni un kur ir ropas, lai es vienmēr to zinu. Jaunais Džeks, es ar viņu runāju pēc top 3 tīma, viņš teica, forši, ka tikos top 16. Un te nu viņš ir. Uzgavilējam vēlreiz Danielam Baumanim. Šaltis būs pirmajam trīniekam 3, 2, 1, aiziet! Tā kā prieks par šiem atnākam arī komandas pārstāvi palīdzam sanest riepas un izpārējās balvas.